30. oktobrī Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledžā norisinājās 3. zinātniski praktiskā konference, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības studiju programmu īstenošana, problēmas un risinājumi. Tajā piedalījās gan pārstāvi no Vides ministrijas, Latvijas darba devēju konfederācijas, akciju sabiedrības Olaina Farm, kā arī koledžas lektori un studenti ar saviem pētnieciskajiem ziņojumiem. Ļoti patīkami, ka katru gadu mums notiek cieša sadarbība ar darba devējiem. Un arī šī konference parāda to, ka konferences līdziņotāji, referētāji ir Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvji, Latvijas ķīmijas un farmācijas asociācija, pārstāvi no uzņēmumiem. Tas apliecina to, ka koledžai ir cieša saikne ar darba tirgu, un koledžas absolventi, gan pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības beidzēji, gan arī profesionālās vidusskolas beidzēji ir ļoti pieprasīti darba tirgū. Koledžas līmeņa izglītība darbdevējiem ir ļoti svarīga. Mēs saskatām ļoti lielu potenciālu šai izglītībai, jo pirmkārtām tā ir iespēja ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, tātad diezgan ātrā, efektīvā veidā un padziļinātāk nekā vidējā izglītībā sagatavot nepieciešamo speciālistu darba tirgumu. Tāpat, protams, tā ir arī iespēja nodrošināt mūžlīdības iespējas uzņēmumu darbiniekiem un pašiem darba devējiem arī ietekmēt šo izglītības piedāvājumu, jo koledžas ir pierādījušas, ka viņas ir diezgan elastīgas sadarbībā ar darba devējiem, kas īpaši atsevišķās nozarēs īstenojas ļoti veiksmīgi. Piemēram, arī šī pati Olainas Mehānikas un tehnoloģija koledža ļoti veiksmīgi sadarbojas ar ķīmijas nozari. Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledžā zinātniski praktiskajos pētījumos darbi tiek veikti kopā sadarbojoties lektoriem un studentiem. Nākotnē ir cerības uz uzņēmumu pasūtījumu, lai veiktu minilietišķos pētījumus koledžas laboratorijās.